Bija doma nomainīt Fiatam maģīti, ja, tur ir vecs Klarions tāds mums, nekāds kaut kad jau rādīja, baigi neskan un skan tikai pīkstuļi, durvīs tumbas pat tā kā īsti laikam nav, tur kaut kāds maziņas. Patiesībā tas prasītu lielu ieguldījumu, bet tad šodien nāca forša ideja, kas noderētu kempingā, kas noderētu uz Līgo un tā tālāk. Iegādājos šitā te GBL un, skan jau fantastiski, man patīk. Tas ir čārčs, tur arī varēs lādēt un braucot un guļot un tā tālāk. Tu sei la migliore amica, siediti vicino al fuoco. Kaut kāds šāds muzoniņš, jā. Man liekas, ka būs patiesībā labi. Izlaidām līkumu izmēģināt tumbiņu. Riko, kā skanēja? Bija labi. Bija forši, jā? Jā. Ok, apakaļ braucot arī, jā? Atļauj atslēgt? Jā. Tagad. Atceries, mēs izgājām apskati un, lai neaizmirst, ka tā apskati beigsies, jāuztais ir maziņš tāds uzlīmīti, maz uzlīmīti. Man ir tāds foršs printers. Izdrukāju. Jāiet ielīmēt mašīnai kaut kur redzamā vietā. Lai neaizmirst, ka tā apskata beidzās. Kur mēs varam ielīmēt? Es domāju, te kaut kur. Te kaut kur. Tad jau redzēs. Kā tu tiec galā ar savu apskatu, lai neaizmirst? Man liekas, ka baigi viegli to visi piemirst. Šitien ielīmēju, un tad varēs redzēt. Kaut kā tā. Tā, šodien ienācās jaunumi. Jaunumi ir siets, ko likt pie griestiem un aizkar. Paskatīsimies, kā tas viss liekās iekšā. Šitāds te siets, es jau viņu izpakoju. Tas ienācās no Temu. Kaut kur būs jāpatais garāks. Nē, principā viss der. Tas domāts tā, ka tur guļam iekšā. Un ka baigi forši var samest kaut kāds mants. Izskatās apmēram šādi. Šīs lences vēl jāpievelk, jāpieregulē, bet, pieņemsim, ja mēs ejam gulēt, kaut tai drēbes iemetam šādi iekšā, lai mums viņas nekur nemētājās. Viņas ir ērti pagrābjams, tā kā diezgan funkcionāls varētu būt. Nākošais mums ir aizkari, kas jāpieliek ir naktī, lai būtu. Kaut kur te jāiztiksies, skatīsimies. Tā, vieni aizkariņi pielikti. Viņas varbūt varētu vēl stingrāk nostiept. Taču, jā, te varbūt kaut kur gaisma spīdēs, bet apmēram šādi izskatās diezgan ok, man liekas. Arī otrā pusē aizkars šādā veidā ir priekšā.
būs jāieliek gultu un tad jānomēģina. Nu, kaut kā tā. Tās apakšas, ka vaļā, tur man domāts ir pielīmēt pie loga magnētiņa, un viņš šitā te pievilksies klāt. Un tad, jā, parādīšu. Es šitāds te lipekļus nopirku, kuras varētu, piemēram, pielīmēt te. Nu, pieņemsim te. Un kā tas būs? Šitā te lipekli. Aha, noņemam nost, viņš pašlīmējoši. Mēs viņu pielīmēšu, kurā vietā vajadzētu. Te piemēram. Ok. Te es viņu pielīmēju. Noņem arī aizsargplēvīt nost. Un otrā maisiņā man ir kas? Man ir šitā te 20 maziņu magnētiņu. Šitādi. Tad mēs taiskarņu to magnētiņu. Hops klāt. Jā, un tā mēs apiesim visu cauri te, kur viņas vajadzētu pielikt klāt pie plasmas smukartiem magnētiņiem. Tā mums nekas nekur nespīdīs iekšā. Nav spēcīgi, bet viss ok darbojas. Tā būs. Sēž iekšā, izgāja ārā. No šādi mums izskatās, ka mums uztaisīts nakts režīms. Tur vēl varam pielikt magnētiņus, aiztaisīt ciet. Te mums ir mantu glabātu. Kā tev patīk, brāl? Daudz, ko varam salikt te apakšā, ne? Jā, un, protams, mūsu boombox mūsējais. Bam, mūsu te arī muziciņi. Te šito arī var, pievilkt stingrāk, visu uztaisīt čotke, ja? Rikardo jau iejūtās tur, ja tu pat var sēdēt, ja? Nu, jā, man... Jā, šitas mums bišķiņ nokarājās, mums viņš jāpievāk stingrāk ir, bet arī tā, ka mums pa dienu viņš var vaļā būt, un mēs viņu varam aiztaisīt cieti, ja? Šito aizskar arī tā, vai ne? Nu, gan jau šie stiprinājumi būs jāpārtais, bet ideja mums ir aizskar, un mēs varam uztaisīt, gandrīz blackout, vai ne? Nu, jā. Kā liekas? Būs labi? Būs labi. Kā tev tas storage patīk augšā? Storage ir labs. Mums ir uzlikt mantas virsū un viss šeit. Jā, man liekas, kaut kā vienkārši šeit gulēt un bikses, kur nomest, vai ne? Jā. Jā, forši. No, šovakar eksperiments. Būs izmēģināt guļvietu. Kāda tur ir? Neņem līdzi. Man šeit neko paskatīties. Telefona, spilveni. Nu, ūdeni, protams. Un tad jau redzēs. Jā, drēbes novietot te augšā. Tas ir kartojies, man ir ērti, kur izstiepties. Pagaidām te gribētos, lai būtu vairāk tumši, bet redzēs, kā būs no rīta, jā. Un, protams, man ir planšete. Paskatīšos filmu. Paskatīties filmu. Un gan jau šeit man pašreiz nav internets, tā varētu arī. Nē, pat ir internets, tas nozīmē, ka te jau arī var YouTube paskatīties. Labrīt! Pirmā nakts mašīnai izmēģināt. Ir gujams. Dažreiz varbūt bišķiņ pabēzas bija, bet kopumā ir baigi ok. Kājām vietu pietiek, ķermenim vietu pietiek. Tā kā tagad atliek tikai kaut kur braukt.